Iepriekšējais video ar Kate Dwelleru mums ļoti iepatikās, un es nolēmu aiziet vēl tālāk. Es ielādēju Kate Dwelleru atjaunināto versiju, kas ir vēl labāk un detalizētāk izstrādāta. Tikai apskaties, kā viņš izskatās. Uņa naktī. Un tagad iedomājieties, ka mēs to visu pārnesam uz Minecraft alām, kur ir tumšs un, protams, ka bailīgi, un vēl pie tam jūs esat vienīgais. Un pēkšņi noskan skaņas un parādās Kate Dwellera. Tak lūk, tieši šīs bailes mēs šodien pārdzīvosim Minecraftā un pasīsimies, cik šis mods ir stiprs un bailīgs. Bet pirms video sākšanas es gribētu jums ļoti palūgt, lai abonējat manu kanālu un uzliekat laiku šim video. Jo pirmkārt, ja jūs sakrāsiet ļoti daudz laiku šim video, es nofilmēšu vēl vienu bailīgu mobu Minecraftām, kurš ir pievienojums ar modiem. Un otrkārt, mana dzimšanas diena jau būs kā mazāk pēc mēneša, tāpēc lūdzu uzliekat laiku un abonēt manu kanālu, jo šī būs ļoti liela dāvana no jums priekš manīm uz dzimšanas dienu. Bet es vairāk jūs neaizkavēšu, bet vēl pirms video sākšanas gribētu ļoti atvainoties par to, ka sen nav bijuši video. Es centīšos vairāk tik ilgi neaizkavēties. Bet tagad tiešām neaizkavēju jūs un mēs sākam. Tā, mēs varam oficiāli atklāt, kad mana ekspedīcija sākās pret Kate Dwelleru, bet ir vienīga lieta, kad es nezinu, kur spaunojos. Es reāli kaut kur nezinu, kur spaunojos, tāpēc mēs tagad centīsimies tikt ārā pirmkārt, jo es nezinu, kur vispār es iespaunojos, kāpēc es kaut kādā akmenī iespaunojos. Wow, baigās salas. Jā, tas gan ir interesanti. Es jau redzu zirnekli, tur tas būs mūsu pirmais ciemiņš, un tur ir ļoti dziļa bedra, kurā mēs esam terzelts. Kurā bedrē mēs, protams, neliksim tagad, jo tas ir vienkārši riskanti. Uzreiz skatāmies, vai kaut kur neskatās aiz manī Kate Dwellers, jo viņš reāli var skatīties jau pilnīgi uzreiz, ka tikai tu sāc spēlēt. Un vienīgā lieta, ko es varbūt aizmirstu pateikt, ir tā, kad es nedrīkstēšu izmantot, un vispār nevaru izmantot vairāk Night Vision Potion. Jā, man tagad būs vienkārši, teiksim tā, ar torčiem jāsteigā. Man, protams, viņu ir daudz, jā, šoreiz man iedeva lietas. Bet, tā ir kā ir. Bet vienīgi, ko es gribēju pateikt, kā es jau arī teicu, jūs sakrāsiet pietiekami daudz laika, es filmēšu vēl vienu mobu. Kurš arī bailīgs, kur ar modiem ielādēt. Bet tur būs tā, kad man lietas nebūs. Man vajadzēs pašam, teiksim tā, tās lietas dabūt. Principā varbūt es jums jau nedaudz priekšā pateicu, kas tas varētu būt pa nelielu tādu scary mobu, bet, tālūk. Tā. Es redzu tur creeper un tādas lietas. Principā, ja mēs skatāmies un te nav Kate Dwellera, es domāju, mēs tur varam arī neiet, bet lejā, kur ir lava un kaut kādā maģiskā veidā man tur ir jāiziet lejā. Es nezinu, kā mēs tiksim tur, bet kaut kādā veidā man ir jātiek lejā. Mēs tiksim vienīgi, te vajag tā uzmanīgi. Jā, tiksim gandrīz nomiru vispār. Tā, te neviena nav, uzreiz skatāmies, un visu laiku tāds ir, ka kāds jau skatās, jo, kā es jau teicu, viņš jau var skatīties, viņš jau var būt kaut kur tuvumā, tāpēc tas ir ļoti jāpievērš uzmanību visam tātad stūrīšiem un tādām vietām. Protams, kad jāliek torči, lai nespaunojas tie zombiji, creeperi, skeleti, nezinu vēl kas. Kā piemēram tur, jā. Nenāc pie maniem skeleti. Tā. Labi, šeit pagaidām neviena nav. Es domāju, ka turpinājumā mums arī būs kaut kur jāmeklē, kāpēc man tā ielāgoja interesanti. Kaut kā dīvaini man ielāgoja. Tātad turpinājumā man arī būs kaut kur šeit pat apkārt jāstaigā, jāskatās. Un tā kā tālūk. Un šādi uzliksim, jā. Uzreiz atvainojos par to, ka lago. Es nezinu, kāpēc tā lago. It kā tā, kad vienkārši spēlē Minecraft nelago, bet tad, kad tieši sācis filmēt, sāk lagot. Bet, es uzreiz atvainojos, bet es apsolu, kad drīzumā dators man, protams, ka būs jauns. Tā kā tas nebūs uz ilgu laiku. Tā. Labi, te ir lava. Pagaidām es neesmu arī dzirdējis nevienu bailīgu skaņu no viņa, tikai zombijus. Tāpēc principā... Kurienes tu te parādies? Davai, prom. Tā, jā, tā kā neesmu viņu vēl dzirdējis, tāpēc iespējams varbūt arī mēs viņu tik ātri vēl nesatiksim. Dimantus es atradu, diemžēl viņi man nenoderēs pagaidām, jo es nespēlēju survival, bet vispār, jā, var savākt. Tā, pagad zombijai prom. Prom neiemet man tikai lava,
Nē, 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 nē. Ēdīsim šito abolu, es vienkārši nevaru jau. Tā. Ātri. Zombī, tu man tā kā apniki, ja? Vācies prom, vācies prom. Vācies prom. Ak, Dievs, es gandrīz jau atsprāgu. Tas jau būtu forši, ja es neatsprāgtu no Cave Dweller, bet vienkārši dēļ tā, ka man zombijs iemeta lavā. Tā, pagaidām es nekur Cave Dwelleru neesmu redzējis, bet ir ļoti jāpievērš uzmanību katram stūrim. Parasti uz visām tām bildēm, kur tas Cave Dwellers ir ieraudzīts, parasti viņš sēž šajās te, starp šitiem te lāstekām, parasti vienmēr bildes ir tikai, kur viņš šeit sēž, tāpēc es tā uzmanīgi vēroju. Bet jau nezinu, no kuras stūri viņš var pēkšņi parādīties. Meklēšanas turpinās, pagaidām ne... Meklēšanas turpinās, pagaidām ne... Meklēšanas turpinās. Neko neesmu es arī pamanījis. Izskaties, ka tur kaut kas bija, bet ne, tur nekā nav. Un jā, nu kā lai saka, nekas nav pamanīts. Tā kā meklēšu jau, protams, ka tālāk varbūt kaut ko vēl atradīšu. Kaut kas man tur tā kā izskaties. Nē. Nu, reāli, kaut kas man tur pazvēja. Es ceru, ka tas nebija tas, ko es domāju. Jo tur redzat tīrs, tur nav, tur arī nav, nu tur es tikko biju. Principā viņa pagaidām te nekur nav. Jā. Tas man, protams, nepaliek no tā mierīgāk, jo tāds sajūt, ka kaut kur jau viņš ir, bet kur tieši viņš ir, es nezinu arī. Tāpēc, jā. Ne ļoti tāda baigi laba sajūta, ka tu nezini, kur viņš ir. Un viņš var parādīties pēkšņi, tāpēc es arī dažreiz augšas pārbaudu. Viņš var arī augšā parādīties. Viņš var vēl kaut kur parādīties, bet pagaidām es viņu nekur nebiju pamanījis. Tāpēc, tā bija Cave Dwellera skaņa. Tā kā jā. Nu tā ir jāuzmanās, tāpēc es vēroju visu apkārt. Bet, nu nē, pagaidām es nekur viņu neesmu pamanījis, nu ja vienīgi tur kaut kas man bija pazibējis. Bet tā, nu, neko es citu neredzēju. Varbūt es arī uziešu augšā pastīšos, tāpēc, ka, nu, bet reāli bail jau, ja, tāds, jo es redzēju, kā viņš izskatās, un man jau tagad bail paliek, un tāds sēt, ka kaut kur viņš ir. Nu, bet es nezinu, kur viņš ir. Nu, mēs varam uziet, protams, augšā pastīties, tikai tā uzmanīgi. Neiegāsties te lavā mūsu mīļajā. Pastīties, kas ir augšā. Bet man tāds sajūt, ka tur augšā, man liekas, man vienkārši tā parādījās acīs, ka kaut kas tur nozibēja. Uzreiz pārbaudam visu. Nāk diena, man tas patīk. Tā, nekā, nekur tiešām nav. Tu pārbaudīsim tā kārtīgāk. Nē, nav. Labi. Nu, kā lai saka, tas nav labi. Es, ja godīgi gribētu, lai viņš... Ai, ko es tikko izdarīju, es esmu pilnīgs šitais te. Es, protams, gribētu, lai viņš parāda, kur viņš atrodas, lai es varētu vienkārši zināt. Tālūk, varbūt iesim aplūkosim arī šeit, tā uzmanīgi, kas šeit mums atrodas. Nu, varbūt, es nezinu, kas te varētu būt atrasties, bet, nu, varbūt kaut kas. Ai, tā. Uzmanīgi. Vienkārši es atvainojos, ka es klusēšu, bet, nu, es nekomentēšu teikt katru vārdu, ka es blokus salauzu vēl kaut ko. Jūs paši redzat, ka te tāda situācija, kad komentāri reizēm arī te ir lieki. Nu, neredzat, šeit viņa nav. Neredzu nekur. Nezinu, kur viņš ir. Tāpēc arī skatāmies lejā, varbūt kaut kur lejā pēkšņi viņš parādās. Bet, nu, nē, pagaidām es nekur viņu neesmu pamanījis un arī redzējis. Tāpēc, jā. Nu, varbūt pēc tam uz video ierakstu es pastīšos, bet, nu, man liekas, ka es nekur viņu neesmu redzējis. Jo kur te es viņu varēju vēl redzēt, ja es viņu neredzēju. Te jau es viņu sen redzētu. Bet viņa reāli te nekur nav. Pilnīgi apskats arī tur jāskatās. Neredzu, nav. Labi, iesim tad uz priekšu vērot. Tā. Tāpēc tā arī ir, ka viņa nekur nav. Jā. Laikam, es nezinu, kur... Tā. Es reāli nobijos. Bļāvins, viņš ir bailīgs, reāli. Viņš pazuda. Zināt, kāpēc man nepatīk, ka viņš pazuda?
Jo viņš var parādīties tagad nezinu no kurienes. Un zombiju tu man vispār tagad vēl te neiederties. Jo es manīm tagad var vēl kaut kur tūlīt tās cave dwellers parādīties. Jūs redzējāt, jā, viņu? Tāpēc varbūt arī viņš bija. Bet mēs tur bijām augšā. Labi, es piedāvāju aiziet augšā, jo es biju skatījies, reku tikko bija pasties, tur biju apskatījis visu. Tur nekā nebija. Labi, es piedāvāju aiziet augšā, pasīties, kas tur būs. Bet, nu, cerams, ka tur kaut kas arī būs. Tā tikko bija vienkārši cave dwellera skaņas, un par cik viņu es tur redzēju, es uzreiz biju gatavs. Paņemsim vajadzīgos man blokus. Uziesim augšā. Un pastīsimies, kas tur pa jaunumiem. Viņš reāli bija te. Jūs lieliski atceraties, ko es ceru, ka es ieraudzēju. Te viņa nav. Kā jau vienmēr viņš kaut kur pazūd? Kur viņš pazūd? Ej, tu sazini. Labi, saliksim te lāpas, jo ja viņš vēlreiz te parādīsies, es viņu redzēšu. Viņš vienkārši šodien stāvē un uz manīm skaties, ka mēs bija tur, vai jā? Jā, tā uzmanīgi jāvēro. Kā bailīgi jau paliek, jo viņš kaut kur te ir, bet kur tieši es nezinu. Labi. Tad es nezinu palikt te. Nu, principā es varētu te tagad paskaidīt, pastīties. Un ja kaut ko ieraudzīšu, tad, nu, tad būs arī jāskrien skatīties. Tā tad, draugi, skatos pagaidām neko. Ko? Ak, Dievs! Ko tu te dari? Ko tu te dari? Nē, jau tagad es atsprākšu, ēdam abos. Nē, es nedrīkst atsprākt vienkārši tagad. Ko tu te darīji? Es nebiju pat gatavs. Ej prom no manīm, ej prom. Ai. Labi, šoreiz es neizdzīvoju tik daudz, bet jūs redzējāt, es vienkārši pagriezos. Es vienkārši skatos, ka man subtitros bija parādījušies, ka tā kā skaņas ir. Pagriežos, skatos, un viņš vienkārši no kaut kādas zemes skatās uz manīm. Labi, šis, protams, bija... Es ilgi viņu diezgan meklēju. Un, diemžēl, viņš bija stiprāks nekā iepriekšējais cave dwellers un arī daudz bailīgāks, jo es pilnīgi tik stipri nobijos, ka viņš pēkšņi no kaut kurienes parādījās. Jā, labi. Nu ko, šādi arī beidzās mana meklēšana šim cave dwelleram. Šīs bija bailīgi. Es vērtēju pēc bailības skalas, kā pieņemsim 8. Šis mods ir ieteicams paspēlētiem spēlētājiem, kuriem, protams, ka patīk bailīgas lietas un vēl pie tam spēlēt vienatnē, jo ar draugiem būs netik bailīgi. Ko es gribu pateikt? Es tiešām biju nobijies, kad viņš bija parādījies man aiz muguras, un šī versija, jeb tieši realistiskā versija, kad viņš ir detalizētāks izstrādāts, man ļoti iepatikās. Rakstiet komentāros, kā jums viņa iepatikās, nu, un, protams, kad neaizmirstiet likt laiks un abonēt kanālu. Bet tagad ir jautājums, kas tad notiksies tālāk ar šo cave dwelleru? Ja pēc parastā cave dwelleru uztaisīs šādu cave dwelleru, vai uztaisīs vēl kaut ko labāko? To jūs uzzināsiet, ja sakrāsiet vairāk skatījumus, un, protams, kad laiku zem šī video mēs pārbaudīsim vienu arī ļoti bailīgu mobu Minecraftā, kuru var pievienot ar modiem. Bet es jums novēlu patīkamu šito atlikušo dienu, vakaru vai nakti, un, protams, kad saudzēt sevi un atceraties, liekat laikus. Bet ar jums bija es, Mr. Nick, un uz tikšanos jau drīzumā, jo drīz izies Lucky Rooms 3. finālā daļa, pēc tā, kad jūs bijat sakrājuši daudz laikus. Ceru, jums patīk šis video, bet tagad tiešām es saku atā.